Šodien ieraudzīju analoģiju ar to, kas atrodas man šeit aiz muguras. Lūk, vienā pusē mums ir brīnišķīgs rudens, un tad te aiz muguras ir nolaists dīķis. Tad es padomāju par visiem tiem cilvēkiem, kuru dīķis ir nolaists, tur zivīm ir maz skābekļas, viņas smok. Tur ir kaut kur dambīts, kurš visu laiku tiek regulēts. Vai tur notek daudz ūdens vai mazliet, lai uzturētu to ūdens līmeni tieši tādu, kā vajag. Un mūsu emocijas dara pilnīgi to pašu. Ir kāda emocija, kura saka, nē, to dambi palaist vaļā nav droši. Bet tas dīķis, viņš visu laiku ir dzīvs. Piemēram, tur kaut kur otrā pusē, tur ir maziņš strautiņš, kas visu laiku tek iekšā tai jūsu dīķī, tai jūsu realitātē. Visu laiku kaut kas ir no ārpuses, visu laiku kāda doma, tās domas visas nāk no ārpuses. Jums liekas, ka viņas rodās jūsos iekšā, bet tā nav doma, kura pasaulē nekad nav dzirdēta, nav redzēta un nav piedzīvota. Viņa jau ir jūsos. Tātad jūs dzīvojat ar šo dīķi pusnolaistu, kuram ir reāli resursi pagaidīt. Kamēr viņš pietiek pilns, jums tikai vienkārši ir jāiztaisa dambis ciet un jānoregulē, kādā līmenī jūs to gribētu. Bet ja jums nekad tas dīķis nav bijis pilns un tur zivis smok un mocās, un tas, es domāju, jūsu emocijas, tad jūs tādā līmenī arī būsiet pieraduši un tā arī mocīsieties tālāk. Ja jūs teiksiet, ka kāpēc tas cilvēks mani nemīl? Viņš nav, vai viņa nav mainījies. Bet vai tu pats esi mainījies? Mēs vienmēr meklējam apstiprinājumu ārpusē. Bet patiesība ir tur iekšpusē. Mēs esam atspoguļojums visai apkārtējai pasaulē. Ja mums saka, tevi nemīl tur ārā, tad sameklē to mīlestību no sākuma iekšā. Kāpēc tev viņa jāmeklē, lai tevi mīlētu tieši tas cilvēks, tieši tādā veidā, kādā to esi iedomājies? Vienalga, tas tavs tēvs, māte, brālis, māsa, vīrs, sieva. Viņam nav jāmīl tevi tā, kā tu to esi iedomājies. Un šīs sajūtas, kuras mēs meklējam visu laiku ārpusē, mums neļauj to dīķi nekādā veidā uzpildīt. Mēs viņā peramies, viņš smird, mēs domājam, kāpēc tas tā ar mums notiek. Vai arī stāstam, ka tas ir baigi forši, Riku, skaties. Man tomēr dīķi ir ūdens, viss taču ir baigi forši, vai ne? Bet kāpēc pie manīm nenāk tie skaistie putni, vai kāpēc pie manīm nenāk tie brīnišķīgie cilvēki, kuri grib pavadīt laiku tieši pie tā nolaistā smirdīgā dīķa, ja? Tāpēc, ka ir jāierauga un jānosauc lietas vārdos tādos, kādas tas patiesībā arī ir. Un ja es skatīšos, kad izmainīsies tu, un tad es arī mainīšos. Ja tu esi pret manīm kaut kādā veidā nejauks, vai es varu aiziet pie tevis, atvainoties par savām nejaucībām, vai es varu pieiet pie tevis un pateikt, paldies, es tevi arī mīlu, un negaidīt pretī, kad otrs teiks to pašu un sniegs tev to pašu. Vai mēs varam būt iecietīgi un atgriezt paši savu iekšējo emociju krānu no brīnišķīgām, skaistām sajūtām, lai iemācītos saprast, kas tas tāds ir. Būt tā tekošā ūdens tūmā vienmēr ir kaut kāda patīkama sajūta, protams, ja jūs neesat jau no tā paša mirkļa jau kaut kādā veidā traumēti. Bet mocīties vienmēr tajā, kas jūs neesat, ko jūs paši radat. Jūs paši radat mocības un sakat, paskatieties kāda apkārt tie, paskatieties kādas tās, paskatieties kā šī tas pret manīm izturas. Un tad ko tu tur dari? Kāpēc tu uz viņiem skaties? Kāpēc tu sevi salīdzini? Ko tu meklē tajā? Tajā tu meklē pats savas ciešanas. Tāpēc tik ilgi, kamēr tu izvēlēsies sevi nošķirt no tās pārpilnības, no tā dievišķā brīnišķīgā spēka, kas mums visos iekšā ir un kas strādā kā dabas vai kaut kādi bioloģiski likumi, tik ilgi tu sevi atšķirsi, tu sevi atdalīsi un piedzīvosi tieši šo pieredzi, ko tu vēlies, ko vēlās šīs sajūtas. Un tas ir tas veids, kādā tu gribi sevi piedzīvot. Tik ilgi, kamēr tu sev malos. Ja tu teiksi, es negribu skatīties, reku, ka tur tajā dīķī, tur kaut kādā kaktā, tur kaut kāds slīkons ir, ja? Tur ir man sliktas sajūtas. Tajā pusē tur atkal ir kaut kas. Tu vari netīrīt nekad to dīķi, vari piepludināt viņu pilnu līdz malām. Tas viss satrunēs tur. Tu vienkārši iemācīsies ar to sadzīvot. Bet ja tur būs iesteigāta taciņa, kur katru reizi kāds atnāks un kaut kādu satrunējušu vecu, noteikti, pateiksim pretīgi, kaut kādu sprāgoņu tev tur iemetīs tajā tavā dīķī. Jo tas ir pierasts. Tu taču ļauj, ka tajā dīķī tur visu laiku kaut kas ir. Līdz ar to tavā emocionālajā vai fiziskajā pasaulē visu laiku notiks kaut kas, kurš ļaus tev piedzīvot to sajūtu, kad
man jāuzmanās pieiet tur tajā dīķa pusē. Es tur nedrīkstu doties. Tajā dīķa pusē tur vēl kaut kas ir. Un šādā veidā uzmanoties, mēs neļaujam sev vienkārši pilnveidoties. Neļaujam sev izzināt, kā man dzīvot, lai manā dīķī tās emocijas vairs neduļķo man ūdeni, lai es neveltu visu uzmanību, kā man nedoties uz to dīķa malu, kur blakus atrodas tieši tas dambis, un kā man aizvērt to dambi ciet. Pasieties, kad skaistas pāri. Visi apkārt vienkārši smukumi visādi. Un ja jūs nevarat to dambi aizvērt ciet, tāpēc, ka jums liela uzmanība ir veltīta tam, kad visu laiku tiek jums piegādāt šīs negatīvās emocijas, tos, ka jūs tēlosiet, ka viņas tur nav, viņas nepalīdzēs jums ar šo ūdeni padzirdīt kādu. Un tam ūdenim jābūt pirmkārt tik dzirdinošam jums pašiem, lai jūs saprastu, ka es labi rūpējos par to savu iekšējo emocionālo ūdens trauku. Viņš ir tīrs, tur neviens nenāk nekur neko piedrazot. Tur nav nekas, kur es nedrīkstu ar karotīti samaisīt, jo tad visi tie duļķi pacelsies augšā. Man no tā nav bail. Pat tad, ja tas notiksies, es vienkārši iemācīšos, kā ar to tikt galā. Un varbūt es iemācīšos, kā piepildīt savu dīķi no sākuma, kā to dambi izlaist ārā, visu to drāzu, kā to visu iztīrīt, kā to visu iemīlēt un kā būt pašam par sevi, par to cilvēku, kuru mēs visur meklējam kaut kur ārpusē, kad visi pateiks, ka tu esi tieši tāds. Tu tāds nekad nebūsi, ja tu pats sev to nepateiksi un ja pats sev neticēsi. Jo, lai kā mēs uz to skatītos radītājs, viņš nekad nestaigā apkārt un nemeklē, vai tu viņam tagad ticēsi. Ja? Tas ir tas, kas mums ir visapkārt, un tas arī, ko mēs redzam un ko neredzam. Un ja mēs sev teiksim, ka nē, tas nestrādā tā, kad es sākšu sev ticēt, tad vai radītājs sevi apšauba? Viņš ļauj mums to visu darīt, tāpēc, ka viņš sevi grib piedzīvot caur mums, un ja mēs apšaubam sevi, tas nozīmē, ka mēs sevi atdalam visu laiku tālāk no tā veselā, un esam tajā tālākajā punktā, jo tālāk un tālāk mēs sevi atdalam un piedzīvojam sāpēs, ciešanās, kaut kādā noraidījumā, izvairamies no dzīves piedzīvošanas, mānam sevi stāstam, kad vēl kaut ko mums vajag, un tad jau būs labi. Bet ko tad mēs patiesībā vēlamies? Kā tas iekšējais radošais kodols grib mūs piedzīvot? Lūk, un to kopumu piedzīvot, kad mēs to, kas mums visapkārt ir, mēs visu laiku tik un tā radam no tā, kas mums ir mūsu galvās. Un bieži vien mums vienīgā izvēle, kā to pieņemt, ir mainīt mūsu attieksmi pret to. Kā mēs to redzam, kā mēs to uzskatām, kur mēs paši tajā visā atrodamies. Un tāpēc tas dīķis mums bieži vien neļauj paskatīties kaut kur citur. Mēs esam pārāk aizņemti ar to zampas tīrīšanu, kas tur mums ir aizmugurē, lai mēs varētu sev godīgi pateikt, kad ok, es savu dīķi esmu iztīrījis. Kam vēl vajag palīdzību? Pasakieties, kāds mākons man ir uz galvas. Super vienkārši, nē. Skaties apkārt, un tas brīnišķīgais sīkumos ir vienkārši fantastisks. Lūk, un par to iekšējo dīķi ņemties visu laiku un veltīt tam visu savu dzīvi, kad jūs varat to ar fantastiskām metodēm pātrināt, to, ko citi izdarījuši, jau daudzus gadu desmitus vienkārši čakarējoties ar savu dzīvi, un tagad atrodot šo metodi, mēs varam jums iedot vienkārši pātrinājumu. Un daudz var teikt, nē, no mana dzīve jau viss ir kārtībā, it kā viss ir labi, bet atkal man kaut kas neiet. Tad lūk, tad ir jāierauga un jāiemīl to, kas jūsos grib, lai jums neiet. Un tas vienkārši jātīra, jāiemīl, jāsaprot, ko viņš no jums vēlās, kā viņš grib sevi piedzīvot caur jums, un beigt to upura domāšanu, kad es jau ļaušu visam tam sajūtām piedzīvot sevi. Piedzīvojiet paši sevi caur tām sajūtām, izvēlieties viņas, izvēlieties, kā jūs sevi piedzīvosiet. Un tas ir vienkārši fantastiski, jums pat laiks pieskaņosies, jūsu realitāte mainīsies. Viss, kas liekas neizdibināms un mistisks tieši, jo tad notiek tā mistika, tāpēc, kad jūs nemālinat sevi. Un vēl ir tāda lieta, kad ja jūs kaut kur kādam kaut ko sakat, tad jums jābūt tajā godīgam pašam pret sevi.
Ja kāds man teiks, zini, viņi teica tur to, un es kādu satieku, teikšu, nē, es jau to tā nedomāju, tas jau nav tā, un tas jau nav šitā. Vai ko par mani padomās, ja es kādam būšu teikusi to, vai ja es būšu jums iepostojis kādu ziņu, tad jums aiz saviem vārdiem ir jāstāv. Jūs varat mainīt viedokli, par to nav nekāda bēda. Jūs taču arī esat cilvēks, kurš attīstās, bet kaunieties no tā, ko par mani padomās, vai tas nāks man par labu vai par sliktu. Tās domas jau rada jūsu realitāti. Tāpēc ejiet iekšā savās sajūtās, šķetiniet viņus vaļā, tīriet to savu dīķi pirmām kārtām, iztīriet viņu, lai jums pašiem pie tā dīķa atrodoties, esot viņa iemītniekam, ir patīkami tur dzīvot. Jo, ja jums liekas, ka kāds cits atnāks un iztīrīs to jūsu vietā, jā, jūs dzīvē satiksiet cilvēkus, kuri jums iedos instrumentus, kuri labprāt jūs pamācīs, ja jūs to pašu vēlēsieties. Un jūs to izdarīsiet. Vienkārši atkal tas ir jāsaredz, tas, ka jums gribās to dīķi iztīrīt. Jums jāsaprot, ka jūs tiešām vēlaties kaut ko vairāk. Jo kāds nodzīvos visu savu dzīvi un nesapratīs neko vairāk, kad es esmu vienkārši kaut kāda dūņa savā dīķī un nekā savādāk savu dzīvi neesmu pavadījis.